Sveicināti kriptomafijā! Šodien runāsim par kaut ko ļoti interesantu – kriptovalūtu tehnoloģiju. Sāksim ar blokķēdi, jeb blockchainu. Tātad, kas vispār ir blokķēde? Tā ir digitāla virsgrāmata, kurā tiek glabāta visi darījumi. Iedomājieties to kā milzīgu datubāzi, kurai ik viens var piekļūt, bet neviens nevar mainīt. Katrs jauns darījums tiek pievienots kā bloks, un visi bloki ir saistīti ķēdē. Tādēļ to sauc par blokķēdi. Katra bloka informācija ir šifrēta un saistīta ar iepriekšējo bloku. Tas padara blokķēdi ļoti drošu un gandrīz neiespējamu viltot. Tātad, kā notiek kriptovalūtu transakcijas? Piemēram, kad tu sūti bitcoin draugam, šī transakcija tiek pārbaudīta un apstiprināta tīklā. Visi tīkla dalībnieki, jeb mezgli, pārbauda darījumu, un kad tas ir apstiprināts, tas tiek pievienots blokķēdei. Un labākā daļa – viss process ir decentralizēts. Tas nozīmē, ka nav nepieciešama centrālā banka vai trešās puses. Nākamā interesantā lieta ir smart contracts, jeb vienādie līgumi. Tie ir programmēti līgumi, kas automātiski izpildās, kad tiek izpildīti noteikti nosacījumi. Piemēram, tu vari izveidot līgumu, kas automātiski pārskaita naudu, kad tiek piegādāts preču sūtījums. Tas atvieglo un automatizē daudzus procesus, padarot tos efektīvākus un drošākus. Tas bija tikai īsts ieskats kriptotehnoloģiju pasaulē. Ja vēlies uzzināt vairāk, piesako man un neaizmirsti ielaikot šo video. Paldies, ka skatījies, un neaizmirsti ierakstīt komentāros savas domas par šo tēmu. Un gaidīšu tevi nākamajā video.